Mēs visi varam rakstīt. Tā vienīgā problēma parasti ir tā, ka mēs gribam rakstīt uzreiz izcili, jeb kā mēs to sakām par literatūru, rakstīt ģeniāli. Un te man nāk prātā amerikāņu rakstnieka Ernesta Hemingveja izteikums, ka mēs visi, un ar mēs visi viņš domā rakstniekus, mēs visi esam mācekļi disciplīnā, kurā neviens nekad nekļūst par meistaru. Un ar to viņš ir domājis, ka nav tādas robežas, kuru sasniedzot, rakstnieks ir sasniedzis virsotnes, aiz kurām vairs tālāk nevar attīstīties. Respektīvi, ja mēs runājam par rakstniecību, tad šeit vietā ir šis teiciens mūžs dzīvo, mūžs mācies. Jo vairāk mēs rakstīsim, jo vairāk arī mēs attīstīsim savas rakstīšanas iemaņas. Un tieši tāpēc rakstīt var iemācīties tikai un vienīgi rakstot. Jā, arī lekcijas ir noderīgas, bet patiešām savas rakstīšanas iemaņas mēs varam attīstīt tikai un vienīgi rakstot. Un ja mēs turpināsim rakstīt, neapstājoties, uzcītīgi un mērķtiecīgi, tad agri vai vēlu mēs sāksim rakstīt labāk. Un rakstīšana ir daļēji tikai rakstīšana. Patiesībā rakstīšana ir vairāk pārrakstīšana, pārrakstīšana un pārrakstīšana. Un ja mēs neko neesam uzrakstījuši, tad mums arī nav nekāda materiāla vai pamata, ko pārveidot un pārrakstīt. Tieši tāpēc ir ļoti būtiski rakstīt, uzrakstīt, jo sliktu lapu vai tādu lapu, kas uzreiz nav ģeniāla, var izrediģēt, var pārrakstīt un uzlabot. Vienīgi mēs nevaram uzlabot tādu lapu, kas ir tukša, kurā nekas nav uzrakstīts. Somu rakstnieks Pentis Ārikoski ir atzīmējis, ka neveiksmēm jebkurā gadījumā ir vajadzīga piepūle. Tieši tāpēc dažiem neveiksmes negadās nekad, jo vienkārši cilvēki baidās sākt. Viss, ko tu vēlies, ir baiļu otrā pusē, tā teica Džeks Kenfields. Galvenais ir sākt. Jāsaka arī tas, ka rakstīšanai ir mazāk sakars ar rakstīšanu, nekā mēs domājam. Un rakstīšanai ir arī varbūt mazāk sakars ar domāšanu, nekā mēs domājam. Rakstīšanai patiesībā ir lielāka saikne tieši ar vērošanu un ar vērības attīstīšanu. Tā, es teiktu, ir rakstnieka tāda būtiskākā iemaņa, būtiskākais instruments, pie kura patiešām ir jāstrādā sākumā apzināti, bet jau drīz vien tas kļūst par tādu dabisku mūsu ikdienas interakcijas ar pasauli sastāvdaļu. Tieši tāpēc ir ļoti būtiski, lai rakstniekam būtu vienmēr līdzi piezīmju grāmatiņa. Tā var būt mūsdienās arī virtuālā piezīmju grāmatiņa, telefonā, piemēram, kur mēs šos te novērojumus, ar kuriem mēs ikdienā sastopamies, tie var būt gan novērojumi no ārējās pasaules, tās var būt kaut kādas ģeniālas frāzes, kaut kur dzirdēti, noklausīti sarunu fragmenti, idejas, kas mums piepeši iešaujas galvā, to visu pierakstīt šajā piezīmju grāmatiņā. Un tā ir tā materiāla vākšana, kā mēs to saucam, rakstīšanā. Zināmā mērā tas mums ir ļoti noderīgi vispār mūsu dzīvē. Šī vērības attīstīšana, tā ir tāda savu veidu apzinātība, ka mēs sākam apzināti pievērst uzmanību tam, kas notiek mums apkārt, tam, kas notiek mums iekšienē, mūsu domām, sajūtām, emocijām un to visu arī piefiksēt. Tas mums dod iespēju paskatīties, pēc tam paskatīties uz to visu no malas, analizēt un jau izmantot tālāk mūsu radošajā darbā. Ja mēs tagad domājam par šo rakstīšanas plānu un iedomājamies, ka mūsu mērķis arī šī kursa iespējā varbūt ir uzrakstīt romānu,
tad šī ideja šķiet tikpat grūta kā uzkāpt Everestā vai apceļot pasauli. Tas ir milzīgs mērķis, milzīgs uzdevums, kura priekšā lielākajai daļai cilvēku, arī profesionāliem rakstniekiem, vienkārši nolaižas rokas. Un tas ir šis jautājums par bailēm. Ja? Viss, ko mēs vēlamies, ir baiļu otrā pusē, un kā mums iesākt, kā mums pārkāpt šo te robežu. Un te ir viens ļoti vienkāršs tāds praktisks padoms sadalīt šo lielo uzdevumu, proti, piemēram, uzrakstīt romānu gada laikā, sadalīt šo lielo uzdevumu mazākos mērķīšos, mazākos uzdevumos, mazākos paveicamos uzdevumos. Piemēram, uzrakstīt romānu, ja mūsu mērķis ir uzrakstīt romānu gada laikā, tad gadā ir 12 mēneši. Tātad mūsu mazākie mērķi varētu būt mēneša laikā uzrakstīt 10 lapas vai 20 lapas. Ja mēs paņemam šo te, paskatāmies jau uz šo mazo mērķi, tas jau šķiet paveicams. Mēneša laikā uzrakstīt 10 lapas. Mēnesī ir parasti 4 nedēļas. Mēs sadalām atkal šīs 10 lapas pa nedēļām, un tad jau pieskaņojam mūsu šim te individuālajam rakstīšanas plānam. Ja mēs rakstām tikai sestdienās, svētdienās, tad mums ir 4 sestdienas, svētdienas. Cik daudz mums šajās dienās ir jāuzraksta, lai mēs piepildītu šo te mēneša plānu. Vēl viens padoms, kas ļoti bieži ietekmē šo virzīšanos uz priekšu rakstīšanas procesā, ir rakstīt no sākuma līdz beigām. Proti, neatgriezties pie jau uzrakstītā teksta un nesākt to labot. Nesākt labot, uzlabot, izslīpēt, citiem vārdiem mēģināt noslīpēt to par ģeniālu tekstu. Pie tā mēs atgriezīsimies tad, kad mēs būsim pabeiguši visu no A līdz Z, mēs būsim uzrakstījuši visu tekstu, un tad mēs atgriezīsimies atkal pie sākuma un varēsim līdzīgi kā no tāda putna lidojuma paskatīties uz visu šo tekstu kā veselumu, ieraudzīt šo te kopainu, un tad mums arī izkristalizēsies šie te problēma jautājumi, kas mums ir jāuzlabo. Jo, ja mēs sākam labot un slīpēt šo tekstu, tiklīdz mēs to esam uzrakstījuši, piemēram, nākamā dienā sāku savu darbu ar to, ka izrediģēju iepriekšējā dienā uzrakstīto, tad 2 būtiskas lietas. Pirmais, es patērēju laiku uz šo rediģēšanas procesu, un tad, kad es esmu beidzis rediģēt iepriekšējā dienā uzrakstīto, mans rakstīšanas laiks ir beidzies. Tā pusstunda vai stunda, kas man ir atvēlēta, lai rakstītu, es to esmu iztērējis rediģējot. Tas nozīmē, ka es nevirzos tālāk uz priekšu. Un tajā brīdī, kad mums sāk rasties grūtības šo plānu piepildīt, arī tad mums, protams, nolaižās rokas. Ir ļoti svarīgi sasniegt šos mazos mērķīšķus, jo tā sasnieguma uzvaras, mazās uzvaras sajūta ir ļoti būtiska. Tas ir tāds dzinulis vai tāds spēks, kas mūs paceļ un ļauj virzīties tālāk šajā rakstīšanas procesā. Un otra lieta ir tāda, ja mēs esam šo tekstu noslīpējuši, izrediģējuši un beigās mēs tiekam līdz šī romāna beigām un atgriežamies, mēs saprotam, šī daļa vispār nav vajadzīga. Šī daļa, ko es esmu rediģējis daudzas stundas, pavadījis tik daudz enerģiju un laika, tā patiesībā šajā lielajā tekstā ir lieka un tā ir jāmet laukā. Tātad tas ir tāds resursu izšķiešanas jautājums.